Peugeot 3008. Un šitā ir kāda baltā. Baltā parastā vai baltā pēle. Gaumīgs ļoti... Speedometrs, tahometrs. Jā. Ja kā viņš nostaigā, ka tu tā kā sporta mašīnām līdz galam. Tas viņš nokalibrē sevi katru reizi, kad ieslēdzas. Tas gabals te Kaut ko prasās, jā, tur, ja tā saka. Pirmais, ko es arī ievēroju, ka man prasītos kaut kas te trūkst, vai nu pogas kaut kādas vairāk, vai kaut kas tā kā piepildīt, vai tur kaut kāds tā kā plauktiņš, kaut kas tur varētu būt, jā. Bet, zini, kas te ir priekšlīgs? Te ir tie pārslēdzējas stūris. Jā, jo tu vari rekord pārslēgties uz manuālo režīmu, tad tu vari plusiem, mīnusiem ar lāpstiņām braukāt. Bagāžnieka tests. No, mums ir viena parauga kaste. Tādas mums te ielien. Vismaz 4 šādas kastes, kuras izmērs ir 45, uz 28, uz 28, pat augstāk. Šādi kādas 8 te ielien. Nu, jā, vai šādi. Tad varētu 8 tādas ielīst. Tā kā ietilpīgi arī ir salīdzinoši. Bērnu beņķi māja, tie, kur beņķi ir ar to āķi, kurš fiksējās aizmugurē. Aha. Laikam izofiks viņam nav, bet ir tas tā āķu sistēma tad aizmugurē. Nē, izofiks arī ir, tad viņš ir abiem diviem. Tas ir tā kā papildus vēl tas fiksācija. Tad mašīna priekš cilvēkiem un bērniem laba? Noteikti kādai dāmai. Priekš ikdienas braukšanas automāts. Balta krāsa. Šitam ir kaut kāda stila komplektācija arī. Kaut tas nozīmē, es baigi nezinu, bet bļembuks ir. Un atstiņas mirts.